Un tā, rīta foodbloks mums būs. Tātad biju Depiņā, ieraudzīju, kad viņiem stāv svaigi izcepti pīrādziņi. Respektīvi, cik katrs atsevišķi maksāja, to es nepateikšu, neatceros. Vienmēr sakot, kafija ar pienu un 3 pīrādziņi izmaksāja 3,80 ar kapekām. Nopirku es reāli silti speķa pīrādziņus šitāds, jā, un 2 olu loku. Nu, ot, šitādi te 2 pīrādziņi, jā. Labi. Pagaršosim speķa pīrādziņu. Silts, jā, forši tāds. Mīksts. Godīgi sakot, garšīgs. Rekur, nu, protams, nav tā kā mājās, kad liek iekšā, jā. Bet kaut kas ir. Ļoti patīkams pīrādziņš. Nu, es nezinu, droši vien viņš ir uzcepts no sasaldēta. Vai varbūt viņu uz vietas taisa, es nezinu. Bet patīkams garšīgs. Nav ne pa sāļu, ne pa saldu. Ļoti garšīgs pīrādziņš. Ļoti iesaku, es viņu noteikti apēdīšu. Vienkārši negribās tērēt laiku tagad. Tā. Ļoti garšīgs pīrādziņš. Šitie. Nu, viņi nav tik silti kā tas, bet arī nav augsti. Višķi uzdarsimies, lai noskalotu garšu. Nu, kafija gan ir, jā, posādā papīra krūze. Tā, labi, olu loku pīrādziņš. Mīkla tāda, godīgi sakot, tām pīrādziņām bija labāk. Šitā tāda bišķiņ gumijaina. Bet iešā diezgan daudz viss kaut kā ir. Diezgan viss tāds mitrs, labs tāds. Nu, es pat jau nav tā, ka nokodies un uzreiz te jāzai virsū. Nē. Ir okei. Varbūt es kļūdu izdarīju, ka es no sākuma apēru to speķu pīrādziņu, jo viņam garš bija ļoti daudz. Šitais tāds, godīgi sakot, bišķiņ bezgaršīgs ir. Iekšā tā izskatās, ka tur vēl rīs ir. Rekur. Bet visā visumā ir okei. Kafiju neiesaku. Tā ir full. Speķa pīrādziņš ļoti garšīgs. Loku pīrādziņš, no tā 50 uz 50. Labi, davai, visiem foršu dienu.